No 21. līdz 23. aprīlim Daugavpils novada kultūras centrā notika akordeonistu solistu konkursa Naujiena 2015. Konkursu 20. aprīlī ieskandināja un kā skaistu sākuma punktu aizsāka Naujienas akordeonistu orķestra 20 gadu jubilejas koncerts. Visu šo laiku orķestra vadītāja ir bijusi Tatjana Jukuma. Kolektīvs ir koncertrējis un piedalījies konkursos ļoti daudzās valstīs. Mums bija liela atbildība un arī uzdrīkstēšanās vienlaicīgi, lai tādu koncertu organizētu paša konkursa priekšvakarā, kad uz koncertu sanāk daudz akordeona mūzikas lietpratēju, spēlētāju, pazinēju, un, protams, arī daudzi bija mums jau sen pazīstami klausītāji, mūsu fani kolektīvā, gan vecāki, paziņas, draugi, akordeona mūzikas mīļotāji. Bet nākamajā dienā pēc koncerta turpat notika 13. starptautiskais akordeonistu solistu konkurss Naujiena 2015. Šogad konkursā varēja piedalīties visu izglītības pakāpju, tas ir mūzikas skolu, vidusskolu un augstskolu dalībnieki. Uz konkursu bija ieradušies dalībnieki no 12 valstīm, tika pārstāvētas 88 izglītības iestādes un kopumā piedalījās 200 dalībnieki. Šogad dalībnieku skaits pārsniedza iepriekšējā gada dalībnieku skaitu. Konkrētāk šogad piedalījās 100 dalībniekiem vairāk. Žūrijas sastāvā bija 15 cilvēki no 9 valstīm, un tie bija savas valsts pieprasītākie pedagogi, mūzikas akadēmiju profesori un docenti. Viņi visi augstu novērtē konkursa dalībniekus un pašu konkursu. Man ļoti patika piedalīties šī konkursa žūrijā, ļoti augsts konkursa līmenis, ļoti liels valstu skaits. Patīkami, ka daudzi ir atbraukuši arī no Baltkrievijas, tiek spēlētas interesantas mūzikas programmas. Ļoti augsts līmenis. Man ļoti grūti dot konkrētu vērtējumu dalībniekiem, jo es vēlētos piešķirt vairākas pirmās vietas. Ir maza atšķirība starp konkursantiem, jo visi ir ļoti augstā līmenī. Pēc bulgāru standartiem jau tagad konkursā piedalās daudz dalībnieku, bet novēlu konkursam vēl vairāk dalībnieku. Konkursa dalībnieki ir priecīgi par iespēju piedalīties šajā konkursā. Katrs no viņiem sevi vērtē dažādi, bet katrs no viņiem arī zina, ka strādāt un turpināt attīstīties noteikti vajag. Man ļoti patika piedalīties, jo tas ir tāds notikums, kuram tik ilgi jāgatavojas un jāmācās. Es kritiski sevi vērtēju, protams, ir lietas, kas sanāca, bet ne visi arī izdevās, kā bija iecerēts. Bet tas ir tikai stimuls virzīties uz priekšu. Konkurss noslēdzies un visi uzvarētāji ir saņēmuši savas balvas, un katrs no viņiem noteikti arī nākošgad piedalīsies jau 14. starptautiskajā akordeonistu solistu konkursā Naujiena 2016. Mēs noteikti gaidām šo notikumu, lai baudītu akordeona skaņas, kuras izpilda dažādas valstu akordeonisti.